Iedomāsimies uz mirkli, ka mūsu realitāte nav tikai haotisku notikumu virkne. Kā būtu, ja tā patiesībā būtu sistēma, precīza ar saviem noteikumiem un likumiem? Mūsu realitāte ir spēle. Sarežģīta, jā, bet tomēr spēle. Un tā darbojas pēc konkrētiem matricas likumiem un ir sadalīta dažādos apziņas līmeņos. Ko tas īsti nozīmē? Pavisam vienkārši, ja ir iespējams apgūt spēles noteikumus, tad ir iespējams arī pāriet no pasīva vērotāja uz aktīva spēlētāja lomu. Tātad vispirms apskatīsim, kas tad ir tie spēles noteikumi un 3 galvenie apziņas līmeņi. Pēc tam analizēsim, kā darbojas pats matricas mehānisms un ko nozīmē ielādēt radītāja kodu. Un noslēgumā, lai viss būtu pavisam skaidrs, izmantosim vienu praktisku piemēru un nonāksim pie tās galvenās izvēles, ko šī sistēma piedāvā. Un te mēs nonākam pie paša protokola pamata, idejas par apziņas hierarhiju. Redziet, tieši šī struktūra, saskaņā ar dokumentu, nosaka katra individa spēku un rīcības brīvību šajā realitātes spēlē. Šī piramīda atklāja 3 galvenos darbības līmeļus. Pašā apakšā mums ir bandinieks, pa vidu spēlētājs un virsotnē rādītājs. Un pats būtiskākais, ko protokols apgalvo, ir tas, ka mūsu realitātes pieredze ir 100% atkarīga no tā, kurā no šiem līmeņiem mēs konkrētajā brīdī atrodamies. Tātad zemākais līmenis – bandinieks. Šis līmenis būtībā darbojas automātā. Tas ir kā būt iesprostotam nepārtrauktā reakciju ciklā. Notiek kaut kas ārpusē un seko automātiska ieprogrammēta atbildi. Šādā stāvoklī matrica tiek uztverta kā kaut kas naidīgs un dzīve pārvēršas nebeidzamā cīņā, kur viena un tā pati realitāte atkārtojas gadu no gada. Nākamais līmenis ir spēlētājs. Te notiek atmošanās. Cilvēks sāk apzināties, ka pastāv kaut kādas likumsakarības un sāk mēģināt tās ietekmēt. Bet tieši te ir slazds. Pārmērīga paļaušanās uz ārējām tehnikām, piemēram, afirmācijām vai vizualizācijām. Rezultāti ir, bet tie ir nestabili. Kāpēc? Jo spēlētājs mēģina mainīt atspulgu spogulī, nevis pašu avotu, savu iekšējo stāvokli. Un tad mēs nonākam pie augstākā līmeņa – radītāja. Te notiek fundamentāla, patiesībā milzīga paradigmas maiņa. Tiek pieņemts galvenais likums. Ja grib mainīt atspulgu, to, kas notiek ārējā pasaulē, ir jāmaina avots, proti pašam sevi. Radītājs vairs nerunā ar matricu, viņš tai nedod komandas. Viņš vienkārši ielādē jaunu iekšējo kodu un tad vēro, kā realitāte pati pielāgojas šai jaunajai programmai. Saliksim šīs divas galējības blakus, lai atšķirība būtu pavisam skaidra. Redziet, bandinieks vienmēr dzīvo sekās, kamēr radītājs maina pašu cēloni. Kad rodas problēma, bandinieks krīt panikā, reaģē automātiski. Radītājs, viņš ieiet iekšējā klusumā, lai no turienes pārrakstītu realitāti. Arī stratēģija ir pilnīgi pretēja. Viens cīnās ar ārējo pasauli, otrs vienkārši maina savu iekšējo stāvokli. Labi, esam tikuši skaidrībā ar apziņas līmeņiem, bet kā tad šī matrica vispār strādā? Kāda saskaņā ar šo protokolu ir tās fizika? Un te parādās protokola galvenais tehniskais jēdziens – frekvence. Kas tas ir? Tas ir unikāls, informatīvais un enerģētiskais signāls, ko katrs no mums raida nepārtraukti. To veido mūsu domu, emociju un nodomu kopums. Iedomājieties to kā personīgo radiostaciju, kas strādā 24/7. Pat tad, kad guļam, šo raidītāju nevar izslēgt, bet tā kanālu gan var mainīt. Un matrica lūk darbojas kā tāda atgriezeniskās saites sistēma 4 fāzēs. Pirmais, mēs izstarojam šo frekvenci. Otrais, matricu to nolasa. Trešais, un šis ir izšķirošais solis, tā pastiprina šo signālu caur rezonances principu. Un ceturtais, materializējas notikums, kas precīzi atbilst raidītāju frekvencei. Pats svarīgākais secinājums šeit – matrica ir pilnīgi neitrāls pastiprinātājs. Tā nevērtē, vai signāls ir labs vai slikts, tā tikai izpilda rezonances likumu. Protokols šo procesu sauc par materializācijas fiziku. Būtībā matrica paņem mūsu dominējošo frekvenci, kas pastāv kā iespēja vilnis, un pārvērš to taustāmā realitātē, daļiņā. Sistēma nejautā, vai kāds ir to pelnījis vai nē, tā vienkārši mehāniski un bezskaislīgi pārvērš spēcīgāko signālu atbilstošā notikumā. Viss. Labi, teorija ir diezgan skaidra. Bet kā tad tas notiek praksē? Kā saskaņā ar protokolu var veikt šo pāreju no zemākajiem līmeņiem uz augstāko?
Tātad koda ielādes process sastāv no 3 vienkāršiem, bet neviegliem soļiem. Pirmais – apzināti apturēt savu automātisko reakciju. Otrais – ieiet iekšējā klusumā, ko protokols dēvē par nulles punktu. Un trešais – no šī klusuma stāvokļa apzināti ielādēt jaunu iekšējo programmu, jaunu stāvokli. Un protokola atslēgas ideja ir šādi – tik līdz tiek mainīts iekšējais fails, ārējais spogulis, mūsu realitāte pārkārtojas automātiski. Lai šo mehānismu saprastu vēl labāk, padarīsim to pavisam taustāmu. Apskatīsim, kā protokols darbotos vienā konkrētā, hipotētiskā scenārijā. Pieņemsim, ka mērķis ir mainīt finansiālo stāvokli, teiksim, no trūkuma sajūtas uz pārpilnību. Analizēsim šo situāciju tieši caur radītāja protokola prizmu. Un te atklājas tas, ko sauc par uzmanības slazdu, viena no bandinieka lielākajām kļūdām. Proti cīņa ar to, ko negribam. Sakot, es negribu būt nabags, kādu frekvenci mēs raidām? Protams, ka nabadzība. Matrica neatšķir gribu no negribu. Tā reaģē tikai uz to vārdu, uz kuru ir vērsta uzmanība. Un tā cīņa ar nabadzību kļūst par tās pastiprināšanas mehānismu. Radītāja pieeja ir pilnīgi pretēja. Tā ir apzināta pārslēgšanās. Ar tumsu nevar cīnīties, var tikai ieslēgt gaismu. Tātad pārēja notiek no es negribu slimot uz es izstaroju veselību. Un protokols īpaši uzsver, ka tā nav tikai vārdu spēle vai pozitīvā domāšana. Tā ir reāla fiziska frekvences maiņa. Un te mēs nonākam pie paša kritiskākā visa protokola elementa – dominējošā frekvence. Matricas matemātika ir, teiksim tā, nežēlīgi godīga. Tā rēķina vidējo aritmētisko. 1 minūte dienā sakot esmu bagāts ir pilnīgi bezspēcīga pret pārējām 23 stundām un 59 minūtēm, kurās zemapziņas fons raida man trūks naudas. Līdz ar to galvenais uzdevums nav radīt īslaicīgus pozitīvus uzplaiksnījumus. Galvenais ir mainīt pastāvīgo fonu. Un tas viss mūs noved pie noslēguma, pie tās fundamentālās izvēles, ko radītāja protokols izvirza priekšplānā. Tā ir izvēle starp 2 pilnīgi atšķirīgām operētāju sistēmām. Būtībā protokols visu mūsu realitāti reducē līdz izvēlei starp 2 sistēmām. Viena ir haotiska un reaktīva. Tā ir bandinieka sistēma, kurā cilvēks vienmēr dzīvo sekās. Un otra ir fokusēta un radoša. Tā ir radītāja sistēma, kurā tiek mainīts cēlonis. Tā ir izvēle starp pasīvu piedalīšanos un aktīvu radīšanu. Un šī analīze noslēdzas ar vienu vienīgu, bet ļoti provokatīvu jautājumu, kas paliek katra paša pārdomām, kuru spēli izvēlēties.